Šodien ar mani notika kaut kas interesants, un tas bija Raidieraksts. Rītā ar mani notiks kaut kas interesants, un tas varētu būt Brauciens uz Lietuvu skatīties vēja parkus un viņu pieredzi to būvēšanā. līdzdalības slepenais ierocis, varētu būt Aktivitāte. viens ierocis. Ja? Jā, varbūt arī var jau būt vairāk ieroči, protams. Varbūt grupa, varbūt cilvēku kopa, varbūt aktivitāte, jā, un noteikti tā nemitīgā vēlme darboties un spēja darboties. Es domāju, ka Līdzdalībai ir jāturpinās, un jo vairāk būs aktīvu cilvēku, jo būs veiksmīgāks un labāks pārmaiņas sabiedrībai kopumā. Paldies! Rāja, paldies par ātriem jautājumiem, ātriem atbildēm, un paldies, ka tu esi pievienojies, tu esi LV līdzdalības sarunām. Un mēs, kā jau arī pats nosaukums šim raidierakstam liecina, mēs gribam runāt par līdzdalību. Ja? Līdzdalība kaut gan manā personīgajā pieredzē un pārliecībā ir vairāk, ka tas ir kaut kas, ko cilvēki dara, bet šis tāds mēģinājums arī uz to varbūt pastīties no tādas sarunu perspektīvas, ja mēģināt parunāt par to, kas arī droši vien, ka nav slikti, bet tas, ko mēs zinām par tevi, bez tā, ka tu esi Dienvidu Kurzemes novada, es nezinu, kā tur tagad pareizi sauc, ja, pašvaldības domes un tad tur tā tālāk. Bet tu esi Dienvidu Kurzemes novada vicemērs, ja? Tā vieglāk laikam. Jā, tā ir. Tad mēs zinām, ka tu arī esi daudz dažādus citus lietas darījis iepriekš, un tu patiesībā nāc, kā saka, oriģināli es nāku no kaut kādas jomas, tu nāc patiesībā no darba ar jaunatni, kur, man liekas, tā līdzdalība ir ļoti vienmēr bijusi tādā lielā fokusā. Ko tu varbūt tajā savā ceļā no jauniešu centra vadītāja līdz tagad pašvaldības vadībai, es varbūt saprats, vai tev ir kādi secinājumi par līdzdalību? Jūs ļoti daudz zinat par mani. Tā ir pirmā lieta, par ko ir prieks. Mēs veicam, protams, loģiski, mēs veicam savu viesu izpēti. Ja? Tas ir labi, jo viens no līdzdalības arī tādām pamatlietām ir situācijas analīze. Jo bez tām jau mēs nevaram. Bez situācijas analīzes, bez cieņas, bez empātijas un citādāk jau tā rezultāta nebūs. Ir tomēr jāiemācās gan izpētīt situāciju, gan ieklausīties un sadzirdēt. Bet par mani un manu ceļu līdzdalības procesos, tas viss jau sākās, kopš es sevi atceros, no skolas laika. Neskaitot tur, ka ģimenē bija jāiesaistās lauku darbos, dažādos, pats no nīcas nāk un lauku mājās maudzes, bet tālāk jau skolas laikā man šķita, ka ir jāiesaistās visur, kur vien var, jo tas likās interesanti, un tas arī ārpus skolas aktivitātes likās, ka tur notiek tas tusiņš. Tur, kur sanāk cilvēki kopā, ir smiekli, ir jautrība, pašpārvaldes darbs, un tālāk jau tas mērogs vienkārši paplašinās. Tā palēnām, vai ne? Un bija arī jaunatnes centra laiks, un tad bija gan pašam jāiesaistās, gan arī jāiesaista jau jaunieši. Un tas, man liekas, ka tas viss kopums dažbrīd ir tā sajūta, ka iesaistoties dažādās aktivitātēs, cilvēks nemaz nejūt, kā viņš aug. Jo viņš nemitīgi kaut ko apgūst jaunu, jo nav noslēpums, ka es arī braucu tajos, tas ir Erasmus Plus projekti, kādreiz bija jaunatnes darbībā projekti. Apbraukāju pusi Eiropu dažādos, dažādu jomu projektos, sākot no teātra, mākslas, mūzikas līdz jaunatnes politikas dokumentu veidošanai un zaļas vides saglabāšanai un ekoloģiski tīras vides tādu pamatprincipu skatīšanai. Tā kā tajā brīdī tas liekas labs tusiņš, interesanta lieta, ko darīt, iesaistīties, tev apkārt ir cilvēki, dombiedri, jaunieši, bet tajā pašā brīdī nemaz neapzinies, ka audz pats kā cilvēks, kā personība, taisa skaitā arī saskarsmes māksla, starpkultūra dimensija un prasme saprasties ar citām kultūrām, valodas prasme arī. Un tas viss kopumā ir veidojis, manuprāt, mani par cilvēku, kāds es esmu, un tagad jau to
aktivitāti var nest lielākā mērogā. Pats iesaistīties gan vēlēšanu procesā, gan arī tikt ievēlētam, un tālākais jau tālākais ir gan manis paša rokās, gan arī teiksim, aktīvo iedzīvotāju līdzdalības rokās. Ļoti interesanti tas, ko tu stāsti. Vai tu varētu pateikt to, kas bija tas moments vai klikšķis brīdis, kas tev lika kā nosacīt šim vienkāršajam cilvēkam kļūt par politiķi, ja? Jo tagad tu esi politiķis, ja? Tagad es pieņemu, ka tu tagad ieņem to lomu, kur iepriekš, tā kā varbūt tur, nezinu, kā jauniešu centra vadītājs, tur skatījies un domāju, ko tie politiķi tur vienmēr kaut ko dara un neko nedara un atkal tur neatbalsta vai tieši otrādi atbalsta. Tagad tu esi reāli tajā pusē, kas bija priekš tevis tas klikšķis, lai pāriet. Man šķiet, ka pirmkārt jau tā pirmā pašvaldības pieredze bija darbs jauniešu centrā. Tad es biju tajā pusē, kura iet ar aktīviem jauniešiem un grib tās labās idejas sēt arī deputātu galvās, ka tās ir nepieciešamas. Un tas bija laiks, kad mēs arī Nīcā izveidojām jaunas lietu konsultatīvo komisiju, kas pēc tam tie aktīvie jaunieši, mēs nesām to ideju, ka mums vajag, piemēram, savu jauniešu dienu Nīcā. Un tagad tā jauniešu diena ir tāda tradīcija, ka viņa pāraug uz Dienvidkurzemes jauniešu dienā, ka tā ir tas labais piemērs, kā iesaistīties un tikt sadzirdētam. Protams, bija deputāti, kam varbūt neapmierināja tāme, varbūt nebija pamatota tā tāme, bet beigās jau tas rezultāts tika sasniegts. Un tradīcijām jau var teikt bagāts rezultāts. Par to manu pārēju, tur starpā ir bijuši vēl ļoti daudz soļi, tā skaitā arī izglītības iegūšana, ir pabūts dažādās ārzemēs arī tādā ilgākā periodā, gan studiju laikā, gan arī darba gaitās privātā sektorā, kas ir uzņēmumā starptautiskā. Tā kā es varēju paskatīties no daudziem tādiem spektriem un daudzām prizmām, ko es varētu un ko es gribētu labāk dzīvē darīt. Es pats vispār jau dzīvoju Rīgā un mācījos, man šķiet, maģistra programmā, kad es vienkārši tiku uzrunāts, vai es nevēlos kandidēt vēlēšanās. Un tas nav noslēpums, ka tas bija vienīgais Nīcas novada domas priekšsēdētājs Agris Petermanis, kurš uzaicināja un, starp citu, kurš kopā ar savu sievu Lāsmu Petermani izveidoja jaunatnes demokrātijas skolu tādu biedrību, kura bija un uzrakstīja arī Agris projektu par Nīcas jauniešu centru telpu izveidi un iekārtošanu. Un tur, man liekas, arī tas viss stāsts sākās, ka tā demokrātiskās sabiedrības apziņa tika jau skolas laikā ielikta, tā pamata apziņa, kā tā demokrātijas sistēma darbojās. Jo arī skolas laikā es arī kandidēju gal galā skolas prezidenta vēlēšanās, veiksmīgi kandidēju. Tev ievēlēja? Man ievēlēja par skolas prezidenta. Tā pieredze jau bija vidusskolas laikā, kā tam procesam vajadzētu notikt. Protams, un tad es saku, tas mērogs vienkārši paplašinās. Pēc tam jau piedāvājums, un es biju diezgan aktīvs arī jaunietis un jauniešu centra vadītājs. Un, man pašam pa pārsteigumu, kā students tajā brīdī tika ievēlēts arī Nīcas novada domē. Un tas bija pirmais sasaukums, un tad vēl viens sasaukums, un šobrīd Dienvidkurzemes novada doma. Man liekas, es nezinu, varbūt, ka es kļūdos, un cilvēki jau domā dažādi, bet manam personīgajā skatījumā politiķis, kuram ir līdzdalības pieredze, ir tāds liels retums, un man šķiet, ka tas ir milzīgs pluss, ja politiķis izprot līdzdalības procesus, īpaši tagad, kad notiek dažādi saraušanās procesi sabiedrībā, mums tur ir kaut kas jāmaina domāšana, jāmaina struktūras un tā tālāk. Un ļoti bieži šādos tādos trauksmainos laikos tā līdzdalība kaut kur tiek vienkārši viņi vienkārši dabīgā veidā aizbirst kaut kur sēnelās. Jā, viņi kaut kur tur ir, bet mums vienkārši fiziski nepietiek laika, lai tam pievērst uzmanību. Un tad tādi cilvēki kā tu, kuriem ir tomēr tā izpratne un saprašana, izklausās briesmīgi, bet kā tev šķiet, kā šo jautājumu, kā to līdzdalību, kura nereti tiek paslaucīta, aizslaucīta un pazaudēta, jo mums ir arī bijuši uz mūsu sarunām tādi cilvēki, kas ir, viņus varētu nosaukt par līdzdalības ekspertiem, kuri
pašlaik piedzīvo tādu kā krīzi, varētu teikt. Ja? Viņi tā arī ir pateikuši, ka viņi vairs netic līdzdalībai, tāpēc, ka vienkārši nestrādā. Un īpaši tieši runājot par jaunizveidotajām pašvaldībām. Nu, kā tu to redzi? Kā tu to vispār redzi? Kā tu varētu komentēt? Ko tur var mainīt? Un kā tu vispār to pats izjūti, esot tagad iekšā tajā sistēmā? Es teiktu, ka tas ir ļoti atkarīgs gan no ievēlētiem deputātiem, kas spēj uzklausīt un kas spēj saredzēt to vajadzību, bet galvenais jau ir tā iniciatīva no pašiem iedzīvotājiem. Un mums ir spilgti piemēri, kur kāds tiek uzklausīts. Nu, piemēram, mums ir bijuši pat medijos plaši izskanējuši piketi pret katalizatoru rūpnīcas ieceres realizāciju. Un šobrīd ir nonācis tā, ka deputāti ir sadzirdējuši, deputāti ir veikuši attiecīgos soļus, lai šobrīd vēl netiktu realizēta tā iecere. Protams, ir gaidām, kas ir vēl viena no līdzdalības formām, ir tiesa. Jo taisnīga tiesa arī ir viena no formām. To tad atkal lems jau atbildīgās instances, kuram tad ir bijusi taisnība, kurā brīdī. Jā, tā kā tas ir viens no piemēriem. Ir mums aktīvās nevalstiskās organizācijas, kuras ir nākušas un teikuši, ka mums vajag cilvēku, kurš pastāv par NVO, kuram var prasīt padomu. Tur mums kā pašvaldībai vēl ir jāpiestrādā. To es varu godīgi pateikt, jo tomēr arī domē tas demokrātijas process ir demokrātijas process. Un tas, kurš spēj pārliecināt par to vajadzību, tas arī gūst to savu panākumu vai savu to labumu. Bet ir bijuši arī, ka nāk jaunatnes organizācija un jautā pēc finansējuma, lai rīkotu aktivitātes jauniešiem, iesaistīt jauniešus, un ir tikts gūts arī atbalsts. Kaut gan šobrīd man ir informācija, ka šogad atbalsts īsti vēl nav saņemts, bet tas, ka nāk un klauvē pie tām durvīm, man liekas, tas ir tas labais piemērs, un tikai tā jau arī var kaut ko sasniegt. Un te ir tā būtiskā lieta, ka viens ir pateikt, otrs ir sadzirdēt. Un nevajag, varbūt citā brīdī ir tā sajūta, ka cilvēki nāk ar kaut kādu tādu negāciju, ar to negāciju iekšā, ka mums šeit ir slikti, ka mums vajag kaut ko labāk. Varbūt tas nav tas pareizais veids, kā to pasniegt, jo tomēr ir arī vēl viena tāda psiholoģiska lieta, ka tomēr jābūt tai cieņai, empātijai un tai prasmei rast to kompromisu, jo negācijas sauc negāciju. Agresijas sauc agresiju. Tas līdzīgi tāpat ir arī ar negatīviem komentāriem internetā. Vai ne? Tā kā var jau uzrakstīt, bet principā ietekmēt ar šiem negatīviem komentāriem neko nevar. Jā, tā kā. Ļoti interesanti tas, ko tu stāsti. Es vienkārši domāju, bet vai reizēm nav tā, ka ir, tas ir apmēram tā, ka tev tur kāds dara pāri, ja? Un tev tur baksta. Un tu vienā brīdī, tu neko nesaki, tu vienā brīdī vienkārši tur, uzsprākst un arī labākajā gadījumā iebaksta pretī, ja, vai sāc kliegt. Un es domāju, vienkārši šajā līdzībā, vai varbūt ļoti bieži tā, ka vietējās kopienas arī viņas tur tā kā sēž, viņas tur tā kā netiek sadzirdētas, netiek uzklausītas. Tad vienā brīdī, viss, ir mērs pilns, es tagad eju uz pašvaldību un pateikšu, ko es domāju. Jā, un iespējams tas izklausās histēriski, negatīvi, emocionāli un tā tālāk. Visu tā, ko mēs piedāvājam. Bet vai tur tomēr apakšā nav tas, ka faktiski nav tās kopienas nav uzklausītas un tie cilvēki tā kā kaut kādā ziņā, Jā, es piekrītu, jo šeit te atkal ir jāmeklē tas saskarsmes punkts. Un tas ir tas, kas mums šobrīd pietrūkst. Jo Liepājā ir spilgts piemērs ar NVO biznesu, to izaugsmes inkubatoru, kur var nākt un meklēt jau tās iestrādes, kā apgūt finansējumu, kur rast finansējumu. Un tur labi padomdevēji noteikti būs un arī tāda jau interešu kopa, kas viens otru pabalsta un atbalsta ar idejām un iniciatīvām. Brīnišķīgs piemērs. Man gribējās vienkārši pateikt, mums ar cits ir atklāt noslēpumu NVO izaugsmes inkubatoru, tā kā viens no iniciatoriem ir arī biedrība Next un līdzveidotāji.
strādājam kopā ar biedrību Impact Hub un Gribētu Liepājas pašvaldību. Tā kā, protams, tas būtu arī forši, ja Dienvidkurzemē tāda varētu būt. Jā, ir bijušas sarunas ar Liepājas vicemēru Salvi, ka potenciāli, ka mēs varētu iesaistīties. Šobrīd atkal tas solis, ka es esmu sadzirdējis, es redzu to vajadzību. Tagad būs vajadzīgas prasmes pārliecināt deputātus par tāda soļa nepieciešamību. Jo mums arī ir aktīvas biedrības, mums ir viedie ciemi, mums ir kur aktīvas biedrības gan Ziemupīte, gan mēs Bernātiem. Un viņi ir dažādās jomās prasījuši palīdzību, teiksim, kaut vai resursu ziņā no kultūras nama, varbūt kādu projektoru, vai viņi arī ļoti aktīvi piedalījušies mūsu iedzīvotāju iniciatīvu konkursos, lai rīkot aktivitātes, vai lai nopirkt kādu pamatlīdzekli, vai kādu projektoru, un rīkot dažādas pasākumus, filmu vakarus, tūlīt arī Bernātiem 100 gadu pasākums. Tā kā būtu sakuru noņemt biedrību priekšā par aktivitāti un par to, ka nebaidās jautāt, jo arī tas ir tas, ka nevajag baidīties. Vajag nākt, vajag klauvēt, un tad arī tiks sadzirdēti. Galvenais ir to ideju pilināt, līdz tā pudele ir pilna, un tad deputāts arī sadzirdēs. Ļoti cerams, ka lielākā daļa, jo tas atkal demokrātijas pamatprincips, ka ir jābūt tam vairākam atbalstam. Jā. Mēs vienā sarunā te runājām, tu esi vēl līdzlības sarunā kā reizi, ka šobrīd mums drusņās tāds dramatisks stāvoklis daudzās vietējās kopienās ir, principā visā Latvijā. Ja mēs skatāmies arī plašāk Eiropas mērogā. Viedo ciemu iniciatīva ir tieši tāda, tā ir Eiropas līmeņa iniciatīva tieši dēļ šī, ka, ne jau tāpēc, ka ļoti labi iet, ja, vietējās mazajās kopienās. Restīvi, mainies vai mirsti? Ja? Tāds ārkārtīgi dramatisks scenārijs tiek piedāvāts, mainies vai mirsti. Kā tu redzi šo situāciju? Vai tiešām tas mainies un mirsti ir tāda realitāte daudz kur, vai tas tomēr ir pārspīlēts un īstenībā viss tur tā puslīdz notiek un pašvaldība, kā lai saka, tur roku uz pulsu un neviens nenomirs un viss izdzīvos? Nē, es teiktu, ka viss jau nāk no pašu iedzīvotāju aktivitātes. Jo, ja iedzīvotāji nebūs aktīvi, pašvaldība var arī to vietu nepelnīti varbūt neiecelt saulītē vai nepelnīti aizmirst. Jo tur jau ir tā lieta, ka pašvaldība un pašvaldības darbinieki jau katru, Dienvidkurzemes novads ir lielākais novads Latvijā pēc teritorijas platības. Un tā ir arī tā sāpe, ka arī pašvaldība katru stūrīti, deputāts, viņš noteikti nemaz nezina. Tagad ir pagājuši vairāk kā 3 gadi kopš vēlēšanām. Jau sāk kaut kāds aprises saprast, kur kas atrodas un tā, bet noteikti, ka katra tā mazā ciema, katru stūrītu un vajadzību deputāti nezina. Bet es domāju, ka ļoti labi bija tā tradīcija, ka mēs braukājām domas sēdēs pa ciemiem, pa pagastiem, un tad bija tikšanās ar iedzīvotājiem. Un tad iedzīvotāji pateica to savu sāpi. Un tas tika uzrakstīts, arī ieprotokolēts, un ir bijušas arī lietas, kas ir īstenotas. Piemēram, Ziemupē arī šogad tiek centrā asfalts, tiek lietas. Un tās ir tās, jo viena no formām arī ir publiskā diskusija. Un, ja cilvēks publiski pasaka un to pieraksta, tad deputāts arī sadzird. Tā, jā. Tā kā es domāju, ka šeit ir tā mainīšanās. Es domāju, jāmirst te nevienam nav. Jāmainās, jā, un jāmainās laikam līdzi, un jāatrod tas varbūt kaut kāds tāds oriģinālais ceļš pie tiem lēmējiem, lai tā ideja tiktu sadzirdēta. Jā, un kā pašlaik ir, es tiešām neuzdrošinos jautāt, man liekas, ka Latvijā cik pašvaldības, tik variantu, bet kā tur, kur tu strādā, Dienvidkurzemes pašvaldībā, ja cilvēkam ir, vai kopienai, viņiem ir kaut kāds konkrēts cilvēks, pie kā viņi var vērsties, vai viņiem ir tad, tas ir no mūsu galā, tad es tam zvanu. Kā tas pašlaik notiek un kā varbūt tu redz, kā vajadzētu labāk šo jautājumu? Šī te komunikācija starp kopienām un vāru. Jā, vēl joprojām likumā ir paredzēts iedzīvotāju padomes. Mums ir iedzīvotāju padomi nolikuma melnraksts, jau kādu laiciņu stāv plauktā. Šobrīd mēs esam meklējumos
mēs meklējam cilvēku, kurš tad darbotos ar tām kopienām, ar tām iedzīvotāju padomēm. Jo tur, manuprāt, mēs arī izveidojam štata vietu. Jo tur tas ir ļoti liels darbs, jā, lai saprastu un lai koordinētu to darbību. Jo ir jau mums tādi gadījumi, kad tiek rakstīti iesniegumi jau no tādas pašpasludinātas iedzīvotāju padomes, kas ir ļoti labi, jā, bet lai ielikt kaut kādos rāmjos un teiksim, strukturētu to darbību, un arī kā likumā noteikts, vai ne, tad šobrīd jā, mums ir tas nolikuma projekts, un cerams, ka drīzumā tiks apstiprināts, bet mums vēl tas cilvēks jāatrod, kas būtu spējīgs darboties un komunicēt ar Jā, to. laikam cilvēks ir šādā amatā ļoti liela atslēga. Kurš ir tas cilvēks, kuram tad... Jā. Un tur arī ir vairāk tie, mēs esam runājuši, kā tad viņas tikt ievēlēts arī tās iedzīvotāju padomus, vai tur ir kāds aktīvists vietējs, kurš savāc to savu iedzīvotāju padomu, to kopienu, vai tās ir vēlēšanas. Šobrīd mēs liecamies par vēlēšanu procesu, kur tad vietēji iedzīvotāji vai tiem, kam pieder īpašums, vai tie, kas ir deklarēti, tad vēlē par iedzīvotāju padomus locekļiem. Bet kā tu pats, piemēram, ja mēs iedomājamies, ka mums ir budžets bez izmēra, ja, un tagad ir šī lieta, kas mums vajadzētu atrisināt, kā tev liekas, kāds būtu tas ideālais variants, kā tas viss varētu strādāt? Kā tu redzi? Kā tu? Šeit ir, es vienkārši pārtvēru to domu par to līdzdalības budžetu, jo tāds arī tiek paredzēts likumā, bet tas nav saistīts, ka iedzīvotāju padomes sadala līdzdalības budžetu, bet tas ir, ka jebkurš, kurš vēlas iesniegt to projekta ideju, viņš to var darīt. Jā. Tam nav obligāti jābūt iedzīvotāju padomēm. Iedzīvotāju padomēm būtu spēks iesniegt lēmumu projektu, teiksim, komitejā, un tālāk jau varbūt virzīt uz domas sēdi. Tā kā, ja būtu neierobežots budžets, tad likumā jau ir paredzēts, man šķiet 0,1% no budžeta, ka ir jāparedz līdzdalības budžetam. Tad tie iedzīvotājiem vajadzīgie projekti, kur tad atkal nāk komisija kopā un tad izvērtē, kur tad tā lielākā vajadzība ir. Šajā gadījumā tas 0,1% nav liela summa uz novadu. Mūsu gadījumā tie varētu būt 60,000. Tā nav liela summa, ja mēs skatāmies visa novada griezumā. Ja mums ir 26 pagasti un 5 pilsētas. Ja katrā vietā gribēs bērnu laukumu, tad pareiķinām, tad bērnu laukumu varēs pat 2,000 varbūt kaut ko uztaisīt. Rāvi, tu minēji, ka kopienām arī jābūt gatavām pārmaiņām. Kā tu redzi, vai pašvaldība un vispār pašvaldības, varbūt pat paņemot mazliet pats, ir arī gatavas mainīties? Jo, ja godīgi, tāds mans personīgi profesionālais viedoklis ir, es neteiktu, ka skeptisks, drīzāk ļoti uzmanīgs attiecībā gan uz iedzīvotāju padomēm, gan uz līdzdalības budžetu, gan tādiem mehānismiem, kuriem šobrīd ir ārkārtīgi liels spiediens, ārkārtīgi liels ekspektācijas, latviski runājot, ja gaidas. Visi domā, ka tagad tas būs kaut kas atrisinās visas līdzdalības problēmas, bet man skatoties datos un pieredzē liekas, ka vienkārši sabiedrība nav gatava šādiem mehānismiem, pašvaldības nav gatavas, un tavs minētais piemērs, ka patiesībā ir nolikuma melnraksts, bet nav īsti iespējams atrast cilvēku, kas kvalitīvi ar to strādā, man liekas, ir arī, zināmā mērā signāls. Bet, tavs skatījums, kas būtu jānotiek, lai pašvaldības tiešām mainītos šajā virzienā, lai pašvaldības būtu atvērtāks līdzdalības procesiem, lai mums nebūtu, patiesībā es atvainojos, bērnu laukumi nav kaut kas, manuprāt, jārisina ir līdzdalības budžetā. Viņiem vienkārši būtu jābūt, ja ir skaidrs, ka cilvēkiem tos vajag, un varbūt līdzdalības budžets būtu kaut kāda, ideja, kaut kādām citām foršām idejām, interesantām, bet mums bērnu laukums vispār ir pamatlieta, kam ir vienkārši jābūt. Jā, tam es arī varu piekrist, un es domāju, ka pašvaldībām arī ir jāmainās. Jo ir piemēri Latvijā pašvaldībās, kur, ja nemainās, tad ir tuvu tam otram vārdam, kas tik minēts. Ja? Un tāpēc arī es domāju, ka arī Dienvidkurzemes novada pašvaldībai ir jāmainās un jāiet, teiksim, laikam līdzi un jākļūst atvērtākai sabiedrībai, jāprot, teiksim, pasniegt to savu lēmumu pamatotību, lai iedzīvotājs redzētu un būtu tā uzticība vietvarē. Jo šobrīd mēs redzam arī pēc vēlētāju aktivitātes. Zem katras kritikas ir
pēdējās vēlēšanās, ja nemaldos, bija 33%, bija novadi, kuros arī bija mazāk. Nu, tas tikai norāda uz to, ka tā līdzdalība nav pietiekama apjomā, pietiekama augstumā, jo cilvēks netic, ka viņš var kaut ko mainīt. Un tāpēc arī pašvaldībā ir jāatrod tie veidi, kā kļūt atvērtākiem, kā runāt ar iedzīvotāju un kā iesaistīt dažādās aktivitātēs. Protams, ir mums dažādi iniciatīvu konkursi, iedzīvotāju iniciatīvu konkursi, tur daudzdzīvokļu namu pagalmu sakārtošanas konkursi, līdzfinansējumi, tur uzņēmējdarbības atbalsta konkursi. Tās ir tās mazās lietas, ko pašvaldība dara no savas iniciatīvas, bet es domāju, ka ļoti daudz vēl var darīt. Un viens no tiem ir arī ar to NVO sektoru. Jo šobrīd NVO sektors, ja tiek sagaidīta iniciatīva no pašām biedrībām, jā, daļa tiek sadzirdēta, daļa netiek sadzirdēta. Un, ir dažas funkcijas, kas tiek deleģētas. Tur ezera apsaimniekošana, Durbes ezers vai Liepājas ezers biedrībai tiek deleģētas, bet es domāju, ka varētu darīt arī vairāk. Un, es tagad domāju, ka varētu arī, piemēram, jaunatnes jomu deleģēt kādai biedrībai, jo aizpatē bija ļoti labs piemērs ar deleģēšanas līgumu nodots Next organizācijai. Tā kā, jā, es domāju, ka vēl ir kur rakt un vēl ir kur strādāt, bet tas nozīmē, ka vajag jaunus speciālistus, teiksim tādus pasaulīgi domājušus ar savu pieredzi, kas tver varbūt to redzes lauku plašāk. Lai nav tā, ka es atnāku bez idejām, man ieliek rāmītī, un es tagad ņemu un strādāju to savu lietu, un lūdzu, nenāciet man no ārā neko teikt. Tā nevajadzētu būt, jo man liekas, arī pašvaldību darbiniekam ir jābūt pietiekami idejām bagātam, radošam, ar pieredzi, un arī jāprot tās pieredzes paņemt no citām valstīm, jo to netrūkst. Jā. Paldies, un patīkam dzirdēt to tavu vīziju. Varbūt, ka tu vari padalīties, noslēgumā man pēdējais jautājums, varbūt tev vēl būs kāds, bet tev kā politiķim tāds jautājums, ko tu gribētu sasniegt vēl savā, teiksim, es pieļauju, ka dzīvē viss kaut kas mainās un tā, bet kamēr tu esi politiķis, ko tu gribētu izdarīt? Es saprotu, ka ne viss ir iespējams un tā, bet kas ir tāda tava lieta, ko tu gribētu, pat tad, ja tu zini, ka neizdosies? Galvenais sapņot liels sapņus, jo tad var arī izdoties. Bet es esmu ļoti tāds, gribētos jau teikt, tā tīri domājoši. Es, protams, esmu nedaudz arī aplauzies tajā politiskajā vidē, jo tas tā vienkārši notiek. Jo sākotnēji es domāju, ka es tagad nākšu un es darīšu to, ko es tiešām esmu iedomājies, bet šeit atkal tā demokrātija, ka nevienmēr visi domā, kā tu domā, un nevienmēr visi teiks, jā, ka ļoti laba ideja. Un te atkal ir ļoti daudz tie faktori un kritēriji, kas to nosaka, bet tas, ko es gribētu sasniegt, tas varbūt ir tā utopiski, bet es domāju, ka arī attīstītajās Eiropas valstīs tā ir. Ziemeļvalstīs noteikti tā ir, ka iedzīvotāji godīgi maksātie nodokļi tiek izmantot caurspīdīgi un ka katram šim nodokļu maksātājiem eiro ir pretī pozīcija, kas ir pamatota. Jo, kā mēs zinām, ir mums situācijas arī pašvaldībās, kur varbūt iedzīvotājs redz tikai to kopējo budžeta bildi, to pīrāgu, un tad nav tā analīze par to, kur kas kā tiek iztērēts. Tā kā es domāju, ka iedzīvotājs ir pelnījis zināt visu līdz pēdējiem sīkumam, un arī katra iniciatīva vai sabiedrības tā jomas sadaļa ir pelnījusi kaut kādu atbalstu. Vai tā ir
kultūra, vai tas ir nevalstiskais sektors, vai tā ir izglītība. Un šeit arī tā budžeta veidošana kā tāda, manuprāt, mēs veidojam gadu uz priekšu. Tas arī tas ir absurdi, tā nevajadzētu būt. Ir jāveido vairākus gadus uz priekšu, jo var gadīties tur kādā procesā, vai tur iepirkums, vai cenu sadārdzinājums, kad tas netiek realizēts šogad, bet varbūt iespējams tas būs nākošgad vai pēc gada realizējams. Šobrīd mēs arī Dienvidkurzemē esam centušies uzlikt tādu luksusforu principu pie budžeta veidošanas, ka ir zaļā gaisma tiem, kas jau nākošgad varētu tikt realizēti, tad ir dzeltenā gaisma, kas 3 gadu periodā, un sarkanā šobrīd uz pauzes. Tagad, šobrīd mēs tādā procesā esam, kad tas varētu būt, bet man liekas, ka es gribētu tā, lai tiešām katrs, kurš iet pašvaldībā un strādā pašvaldībā un iet arī balotējas vēlēšanās, lai viņš tiešām nāktu ar to tīro domu, ka jāstrādā sabiedrības labad. Un tas, man liekas, ir tas vērtīgākais, ko es gribētu panākt, lai tā ik viens justos. Jā. Paldies, lai sapni piepildās. Paldies, jā. Mīkšķis. Noteikti ir tāds teiciens, pa lieliem mērķiem vieglāk trāpīt. Tā kā, lai mērķi ir lieli. Paldies. Taisnība. Paldies par sarunu. Paldies.